Uztaisīšu analīzi par šīs dienas trading sešanu, 6. novembra. Jā, teikoja 2 treidus, viens bija break-evens, otrs hitoja take profitu un beigās sanāca apmēram plus 120 eiro laikam. Kur ir tas, kas te hitoja take profitu, un otrs ir kur break-evens. Jā. Labi. Tātad mans bais, sāku ar bais kā vienmēr, jā. Tātad pirms New York session, kas ir 16:30 pēc Latvijas laika, mēs bijām apmēram kaut kur te, un nebija paņemts šis te liquidities, previous day high un arī previous day lows, nebija teikots auts. Un mēs bijām te, un daudz loģiskāk izskatījās iet uz augšu, jo tas bija daudz tuvāk. Šis mums bija apmēram, 300, gandrīz 400 punktu mūsu, tas ir diezgan daudz. Un te mums arī bija fair value gaps, un es jau biju vairāk kā bullish nekā bearish. Jā, uz 4 stundām, ko mēs redzam šo te fair value gapu, un jā, mums bija SMT ar šo fair value gapu, tad S&P viņu ieteidoja, NQ ne, bet mums bija diezgan laba reakcija tieši pirms New York sessiona, un tas daudz jau izteica, likās, ka būsim bullish. Tālāk, jā, un es skatījos, ja es gribētu redzēt, ka cena ir bullish, mēs izveidojām, kur ir 3. London sessionā izveidojām šo te fair value gapu bullish, un tad jau tieši pirms New York sessiona sākām treidot viņā, un lai es domātu, lai es ticētu, ka es esmu bullish, es gribēju redzēt, lai šis 1 stundas fair value gaps holdo, kas nenotika, un man doma, ja viņš neholdos, ja cena viņu disrespektēs, tad mans targets būs šie te London lowi un Asian lowi, kurus atzīmēsim. 1 London lows un Asian lows. Jā, un arī pirms New York sessiona mums te bija, šie te lowiem arī SMT. Londona teikojot Asian un NQ to neizdarīja. Bet tas arī lika domāt, ka būsim bullish. Jā. Tātad, kā redzam, mums ir šis te arī vēl ir 30 minūšu. Bet es viņu īsti neskatījos, jo mums tur ir pat stundas fair value gaps, un es skatos to, kur mums ir lielākais timeframes. Uz tā, kurš ir vislielākajā timeframā, jā. Labi, ejam tālāk. Palielam te vairs īsti nebija ko atzīmēt. Jā, un ko mēs redzam? Jau. Kad mēs ietradījām šajā stundas fair value gapā, mums bija reakcija, bet jau redzam, ka pirms 9:30, kad atveras New York sessions, mums vispār nebija nekāda reakcija, un tāpēc es gaidīju, kad mēs teikosim out šos te lows. Un tas arī notika. 9:30 mēs teikām viņus out, un pirmā doma, kas man bija, es atzīmēju šo te fair value gapu. Jo cenai patīk atgriezties pie unfilled fair value gapiem. Jā. Un tālāk skatāmies. Redzam, 9:30 dodamies uz leju. Šis tas 4 stundu fair value gaps,
dodamies, un mums ir ļoti, paņēmām abus liquidity poolus, abus session lows, arī S&P to izdarīja, ieteidojām 4 stundu fair value gapā, un mums bija ļoti laba reakcija no viņa. Mums bija šis te fair value gaps. Tā, šo es izdzēsīšu, šos arī izdzēsīšu, lai netraucē. Jā, bet te vispār bija, man liekas, te bija kas tas, nezinu, interesanti. Vot te kaut kur, te bija 2 minūšu fair value gaps, jā, viņš apmēram izskatījās tā un aizvērās jau laikam, ka te. Un te bija mans entries uz šiem te un šiem te hightiem. Long position, apmēram te. Tā pirmais take profits bija šeit. Stop loss mans bija šeit. 1/1. Un nākošais bija te. Mans break evens bija pie šī te haja, jo mēs mierīgi varējām viņu tegot out, apgriezties un aiziet lejā, kas arī notika. Ja. Un tās bija mans trades. Mēs teikojam out, mums bija ļoti teikojam out session lows, ietriedojām 4 stundu fair value gapā, mums bija ļoti laba reakcija no viņa. Mums bija setups, reverse fair value gaps izveidojās, un jā, es enteroju, break evens te. Un kā redzams, neko nezaudēju, kā hitoju šo te haju. Stop loss es mūvoju uz nulīti. Jā, hitoju break even. Nu nekas, tā notiek. Tālāk. Tālāk mēs turpinājām iet lejā. Es gaidīju, vai būs vēl kaut kas. Un bija. Mums bija šīs te lows kā targets. Un mums bija arī šis te lows kā targets, jo no šī lowa nebija nekāda reakcija. Jau aizstrādējām te. Un ko mēs redzam? Tūlīt tās pastīsimies. Ko mēs redzam. Tas mums ir. Jā. Redzam, mēs izveidojam perfektus. Varbūt ne perfekts, jā, laikam ne perfekts pilnīgi, bet relatively equal lows. Tad šie low ir pilnīgi vienādā līmenī, un tas ir ļoti tāds stiprs liquidity pools. Un mums bija šīs te 5 minūšu fair value gaps uz to kā, kad cena izveidoja šo equal lows, viņa aizgāja atpakaļ. Te bija arī 15 minūšu. Uz 5 minūtēm, ja mēs pastamies, mums rekur fair value gaps, un mums tas pats te fair value gaps ir arī rekur. Un kas te mums izveidojas ar šo fair value gapu? Te ir līnija, tā slīpj uz augšu, bet te ir līnija, tā slīpj uz leju. Un tas nozīmē, ka mums ir SMT, tas ir vienkārši confirmation, ka trades būs labs. Un mums bija šis te ļoti stiprais liquidity pools, un mēs vienkārši bijām bearish. Tā, jā. Un kāds bija entries? Entries mums bija uz 3 minūtēm, ietriedojām šajā te 15 minūšu fair value gapā, uztaisījām SMT ar 5 minūšu fair value gapu. Bija ļoti laba reakcija no viņiem, kur mums ir fair value gaps, un mēs viņu disrespektējām. Tad cena jau parāda, ka mēs neesam vairs bullish, respektējam CB un disrespektējam BC. Mans entries bija šeit, man liekas, pat bija šīt augstāk, jo es biju šīt ātrāk enteroju, jau zināju vienkārši, kā iztaisīsies. Tā. Jā, man bija augstāk bija šīt.
Jā, paļabam augstāk bija. Jā. Un, jā, stoplas man bija virs šī fair value gapa. Es gribēju redzēt, lai šis fair value gaps holdo, ja cena neies zemāk. Šis bija pirmais jās, un nākošos varēs likt te kā potential target. Bet es domāju, kā nelikt. Vienkārši, ja bija iespēja ko teiko, tad vienkārši teiko, jā. Palielam tas arī viss, jā. 2 trade, 1 break evens, otrs hitoja take profitu, un jā. Tas arī viss.